iedomājies, kādu atbildību mēs nesam ne tikai par sevi, ne tikai par saviem bērniem, bet par saviem mazbērniem, bet es to nedaru sev. Es tomēr gribu, lai maniem bērniem ir potenciāls, ka mēs vienkārši iejaucamies tajā dabīgajā procesā, ko mūsu ķermenis ir miljoniem gadi pieredzējis. Uz mūsu ķermeni, manuprāt, vajadzētu skatīties kā uz tiešām autonomu būtni, kas ir inteliģenta, mūsu ražotnes iestatījumi ir plaukt. Ka mēs to esam uztaisījuši grūtniecību kā tādu par slimību. Grūtniecība jau ir veselības rādītājs. Tas, ka mēs par daudz gribam iesaistīties tur, kur nevajag iesaistīties, tas nav tiesas spriedums. Mēs caur grūtniecību un pēc tam, ko mēs liekam savā ķermenī, varam tomēr izlīdzināt to dzīvīgākais un dabīgākais process, kāds vispār šajā pasaulē var notikt. Esiet sveicināti. Pirmkārt, paldies, ka tu esi šeit ieradies, jo tu gribi pamosties un tu gribi paskatīties uz dzīvi citādāk. Otrakārt, paldies No Limits studijai par iespēju šeit radīt podcastu. Ja arī tu gribi šeit kaut ko radīt, mums šeit ir vēl 2 foni, vēl 2 studijas, uz kuriem var radīt ne tikai podcastu vai sarunu šovu, bet arī kādu semināru vai jebko citu, kur tev vajag skaistu fonu, apskaņošanu un gaismas, tad sazinies ar mani un es tev piedāvāšu vislabāko iespēju. Un šodien ar mani viesos ir ļoti brīnišķīgs cilvēks, ar kuru mēs parunāsim par maidzemdībām. Sveika! Čau! Man parasti ir tāds neordinārs jautājums podkāstu sākumā. Ko tu ēdi brokastīs? Es jau zināju, ka tu šo jautāsi. Bija gatavojusies, ja? Apmēram jādomā tā, ko es brokastīs. Bet es ēdu biezpieniņu ar zaļumiņiem, kefīru un tas uzcepru joliņas, bet tās man meita apēda. Uliņas meita apēda? Jā. Kā tā sanāca? Es vispār esmu ar oliņām, mums tādas miedarbīgas attiecības, jo man viņas ļoti garšo, bet man kādas pāris gadus bija tā, ka man ķermenis neņēma pretī olas, bet tad es viņam iedevu pauzīti, un tad es atkal esmu sākusi draudzēties ar viņām. Tāpēc, bet meitai garšo. Un viņa arī, starp citu, ļoti neordināri, bet viņa brokastīs vēl ēd skābētas kāpostas. Es esmu pieradinājis viņu. Tāpēc, kas pat viņas skābē, viņa kaut kā sākumā bija fuj, bet tagad iegaršojās. Tāpēc man par to prieks. Bet īstenībā par to, ka tu pieminēji, ka olas tev kaut kādā brīdī šķita, ka tev kaut kāda alerģiska reakcija veidojās, ja? Jā, mūsdienās, bet tā jau tā kā par nepanesību, bet bija kaut kāds moments, vairākus gadus, kad man tieši uz olas baltumiem bija tā, ka man ķermenis viņu neņēma pretī, tad atkal bija vēdra pūšanās un visādas tādas lietas, bet, ja jau salabot to pašu sakni, tad jau viss arī bija ok. Tad es sāku vairāk vienkārši domāt par gremošanas sistēmu, par zarniņām, un tad jau ķermenis loģiski ņem pretī olas, tāpēc, ka olas jau vispār ir, ja neņem vērā krūts pienu, tad olas ir vislabākais ēdiens, kāds vispār pastāv. Cik esmu arī sapratis, pat arī, lai vai cik tu būtu veselīgs, lai vai cik tu labi darīt savu darbu, ka no olām tomēr vajag kaut kādas pauzes ņemt tik pa laikam. Cik es saprotu, tik pa 30 dienām, tu ēd 30 dienas olas, pēc tam tev ir jāpaņem nedēļu, tur 10 dienas pauze no tām olām, jo tas var tiešām kaut kā tā ietekmēt. Tāpat kā, piemēram, tu nevari miksēt gaļu kopā ar pienu vienā ēdienreizē. Tas jau bībelē ir sacīts. Jā, lūk, tāpēc tas arī tā fizioloģiski mums strādā. Super, es tagad jūtos labāk par savu ķermeni. Jā, tā kā varbūt nemaz nebija nekāda nepanesība, vienkārši ķermenis teica, ka bišķi jāpaņem pauzīt. Jā, un tad atkal varēs. Interesanti, kāpēc tā, bet gan jau kaut kāds izskaidrojums tam ir dziļāks. Vēl tu minēji par skābētiem kāpostiņiem. Jā, tā man ir ļoti, ļoti mīļa tēma. Es šobrīd esmu ļoti zaļa, bet studēju par uzturspeciālistu, certificējos praktiski jāsaka tā. Un man tā ir ļoti mīļa tēma. Un ja tu ieej uzturā, ir īpaši ar tādiem mūsdienīgākām zināšanām, ka mēs jau sākam izpētīt dziļāku mikrofloru, tad gribot, negribot, tajā ir jāiedziļinās un kur ir ko uzzināt. Tāpēc esmu aizrāvusies gan ar skābēšanu, gan ar visādu citu, gan dārzeņu fermentēšanu, limonāžu fermentēšanu, kas patiesībā ir super vienkārši izklausās tā, tur mājās tagad skābēs, raudzēs. Nē, ja jau piešāja roku, viss kārtībā ir. Es saprotu, ka process ir diezgan vienkārši. Mēs burciņā ielai savus pašus kāpostus, pielej ūdeni līdz galam, lai tur nedaudz augšā paliek, aizskroja ciet un gatavs, pilnām gaidi. Gaidi, ka būs vecs. Sāli vēl pieber klāt, ja to vajag. Jā, tur vajag kaut vienkārši konkrētu mēru sāli un gaidi saskāps. Jā. Tu esi 2 bērnu māmiņa. Es esmu 2 bērnu māmiņa, jā. Tas man ir liels gods manā šī brīža identitātē. Un kā tu to paskaidros šo te godu?
ka es to paskaidrošu tā, ka es esmu viens no tiem cilvēkiem, kas laikam piedzima, lai būtu mamma. Es vienmēr cilvēkiem saku, ka es atceros kādi 8, 9 gadi, un es no rītiem, man šķiet, tas bija sestdienās vai svētdienās, gāju māmiņu klubs no rītiem pa televizoru, un tad es no rīta gāju un speciāli skatījos, un domāju, tā, ka es būšu mamma, es atcerēšos šito, ko es klausos. Vai es to atceros? Nē, bet tā doma man iekšā katrā ziņā bija. Un tā es esmu 2 meitiņu māmiņa šobrīd. Pastāstīja par to, kā tu viņus audzini, kādā vidē tu mēģini savus bērniņus ielikt, varbūt kādu domu tu gribi viņiem ielikt iekšā, un piereiz varbūt vari pastāstīt par pašu skaistāko procesu kā dzemdības. Jā, man noteikti ir ļoti oriģināls stāsts, kā es esmu laidusi savas meitiņas pasaulē. Pirmo meitiņu es laidu pasaulē mājdzemdībās, tepat Miera ielas dzīvoklī, kopā ar vecmāti Astrīdu Milleri un dūlu Eviju Džonsonu. Baigi forša man dzemdību komanda bija. Kā es tā izdomāju? Es nevarēšu to konkrēti paskaidrot, kā es tā izdomāju, ka viss pirmais bērniņš un mājdzemdības, bet man iekšā bija kaut kāda tāda sajūta, ka tas ir tik tāds skaists moments, ka es to gribu paturēt sev personīgi, jeb ar tuviem cilvēkiem. Vīrs gan man bija ļoti skeptisks pret mājdzemdībām līdz pat pēdējai nedēļai gandrīz vai, un tā kā bija šaubas viņam par to, bet tad, kad es laidu pasaulē mūsu pirmo meitiņu 15 stundu dzemdībās, tad pēc tam viņš gāja un visiem stāstīja, ej, tu jūs nevarat iedomāties, ir tā, ka viņa tur dzemdē un vecmāte sēž uz dīvānu, visu laiku ir pieejama, tur iedzer tēju, uztaisa ēst, sunīšus pat izved ārā man dūla. Tā kā tā bija ļoti, ļoti skaista pieredze. Un tad pēc pusotra gadiņa es paliku stāvoklī ar savu nākamo meitiņu, kas man piedzima 3,5 mēnešus atpakaļ. Un viņa man piedzima mājās kopā ar mani un manu vīru, un vecāko meitiņu guļam blakus istabā. Mums nebija ne ārstu, ne dūlu blakus. Tas nebija varbūt tā plānots līdz galam, bet tas tā vienkārši dabīgi notika, un tas viss bija super skaisti, ļoti, ļoti skaisti. Tu minēji, ka vīrs tev pirmajās dzemdībās bija pret mājdzemdībām. Jā, starp citu, tad, kad es izvēlējos tomēr mājdzemdības un jau biju to nolēmusi, tad es tā turējos atpakaļ vispār cilvēkiem par to stāstīt, tāpēc, ka es vienkārši negribēju, lai manā kaut kādā izvēlē vai privātumā, kā saka, savus 5 centus iedod cilvēki, kam ar to nav darīšana vai kuri nav vecmāte, piemēram. Bet man vīrs arī, viņš pastāstīja savai mammai, savai omai, un tur automātiski bija, ka ko tu darīsi, būs šādi un šādi un šādi. Un viņas nebija vienīgie cilvēki, no kā es diezgan dabūju to atpakaļ spiedienu, kad tu esi bišķiņ kuku ar pirmo bērnu, tagad dzemdēs mājās, tā kā kaut kāda, kaķenas šķūnī. Bet es nezinu, no kurienes man tā pārliecība bija, bet man bija pārliecība iekšā, ka tas ir tik tāds dabīgs un dzīves process, ka es viņu negribu kā vesela sieviete samaitāt varbūt ar stacionāru, kas ir mans personīgā sajūta. Jā, parasti bieži vien tas arguments, es pat teiktu diezgan spēcīgs, ir šis arguments, ka kāpēc dzemdēt mājās, ja tev var būt kādas komplikācijas un tā tālāk, bet tikpat labi tās komplikācijas var arī būt uz vietas slimnīcā, un es saprotu, ka tev tās mājdzemdības bija ļoti veiksmīgas arī. Zini, kā ir, es, protams, sevi neproklamēju kā autoritāti, jo es neesmu ne vecmāte, ne ārsts, bet ar tām komplikācijām arī ir interesants stāsts. Pirmkārt, ja mēs ņemsim, labi, varbūt komplikācijas. Ja cilvēki redzētu ar kādām aparatūrām, tā vecmāte atnāk pie tas mājās tādiem koferiem un šitā, tā, ka viņi bez mazliet veselu slimnīcu, kas ienes tomēr tajā mājā. Vienīgais praktiski, ko tu mājdzemdībās atšķirībā no stacionāra nevar dabūt, ir epidurālais vai ķeizargrieziens. Tad tev ir jābrauc uz slimnīcu, ja ir tāda nepieciešamība. Mēs toreiz arī dzīvojām Miera ielā, kas ir 2 krustojums aiz dzemdību nama, tā kā man bija tāds, protams, kas, lai tiem radiniekiem ir miers. Bet ar tām komplikācijām ir tā, ka
ja mēs skatāmies uz dzemdībām, dzemdības savā tādā, varbūt, eksistenciālā būtībā ir līdzīgas kā seks. Un ja mēs, es drīkstu teikt seks YouTube, Droši. vai Latvijas auditorijai, kā saka, bet ir tā, ka bija viens interesants video, ko esam mammas Instagram konts bija nopaustojis, ka, ja mēs salīdzinām dzemdības un seksu, ieliekam vienā scenārijā, ka, tagad divi partneri sāks mīlēties un viss ieslēdz gaismas atnāk. Ok, vai tur viss kārtībā, tagad pieliekšu tos, ko liek tur, lai mērītu, tur spiedienu, asins spiedienu, tur pukstus un tā tālāk. Labi, jūs te turpinat, aiziet prom, izslēdz gaismas, tā kā sačakarēt bišķiņu vaibiņu, kā saka, vai ne? Un tad pēc tam tev vēl nāktu tāds, oi, atkal kaut kas nav labi, un tur visu laiku, ja tev ņemtu un darbotos un traucētu tev to procesu, pie orgasma katrā ziņā mēs nenonāksim, bet tas viss process arī nebūtu patīkams. Bet kāpēc mēs to esam normalizējuši dzemdībās? Protams, varbūt komplikācijas, bet ja tās komplikācijas būs, tad tikai mēs par viņām sākam domāt. Jo komplikācijas arī rodās tajos iejaukšanās procesos. Mēs aizbraucam uz slimnīcu, mēs ierodamies svešā vidē, prom no savām mājām. Tas jau bišķiņ izjauc. Tad atkal mēs uzliekam tos klausāmos, lai klausītos bērniņa sirdspūkstus visu laiku. Iedomājies, tu esi tā kā savā flowā, bet tu visu laiku dzirdi, ka bērniņam tur augstāk, zemāk sirdspūkstu. Mums jau arī tie sirdspūksti mainās, vienkārši sēžot arī. Un tas jau iedod to nedaudz stresiņu. Tad, protams, ieliekam vēnā kaut kādus šķidrumus, kaut kāds tad atkal iet epidurālais un varbūt citas iejaukšanās. Un tās iejaukšanās jau tādās kārtiņās var izveidot tās komplikācijas, tāpēc, ka mēs vienkārši iejaucamies tajā dabīgajā procesā, ko mūsu ķermenis ir miljoniem gadi pieredzējis un pats ir izveidojis savas mehānikas, lai tās dzemdības izveidotu iespējams. Tie paši endorfīni, kaut ja tu sasit kājas pirkstu, tev jau ķermenis tā kā iedod to kaut kādu pretsāpju līdzeklīti dabīgo. Un tad mēs esam bišķi par daudz iejaukušies, manuprāt, tajā visā. Un tas stacionārs var būt par iemeslu dēļ tām komplikācijām. Var būt. Jā, es atbalstu, ko tu saki, es tam piekrītu. Manuprāt, tur tiek iejaukti pārāk daudz cilvēki tajā visā, un tieši tas, ko tu mini, arī tas liekais stress, arī visas spožās gaismas, kas tur ir, un tā vide, un iespējami aromāti kaut kādi, un pilnīgi iespējams vajadzīgas vai nevajadzīgas, protams, atkarībā no konteksta, kaut kādas vielas, kas tiek ielaistas iekšā vēnā, un tā joprojām, vai tas viss ir vajadzīgs, un īstenībā, vai tā poza ir pati labākais, varbūt, ka tas ir individuāli, vai ne, bet pēc manām zināšanām es saprotu, ka vēsturiski māmiņas ļoti bieži mēdza dzemdēt stāvus, tupus, bet reti guļus. Es saprotu, ka šodien tas var šis dīvaini, bet ka tieši tas guļu stāvoklis ir tas, kas neļauj atbrīvoties tam iegurnim. Un šeit arī, kad mēs esam tupus un stāvus, tad arī palīdz gravitācija savā veidā arī tam visam. Un es arī biju uzdūries kādu laiku apakaļ, es gan nezinu, kā pamanījās vīrs to nofilmēt tieši tajā brīdī, bet tieši brauc ar sievu uz slimnīcu, sākās jau, ka tūlīt jau būs, nepaspēja aizbraukt uz slimnīcu, viņa piedzemdēja sēžot mašīnā. Jā, tā kā, un pēc tam viņi tur to bērniņu, tas tā skaisti izskatījās arī, bet, vienkārši tā kā redz, ka var arī tā. Un cik es saprotu, ka mātes organisms, sievietes organisms ir tik labi izstrādāts, ka tu vari piedzemdēt pat komā esot. Jā, tāpēc, ka tas ir patiesībā dzemdības jau grūtas padara mūsu tas gudrais prāts, jo mums ir tā iekšējā kodoliņš smadzenē, kas ir visiem dzīvniekiem, un tad mēs esam tā ļoti apaudzējuši savu smadzenē ar to savu viedumu un gudrību, cilvēcīgumu, bet tas jau arī ir tas, kas mums dzemdībās tā kā stagnē atpakaļ, jo mēs sākam domāt un kontrolēt un darīt. Bet dzemdības jau ir tāds ķermeņa darbs. Tev ir tikai jāļauj. Dari, kas jādara ķermeni. Jo man arī ir tāda stipra ticība, ka mūsu ķermenis tomēr ir mūsu
partneris, mūsu templis, un mēs nevaram uz viņu skatīties kā kaut kas kontrolējams. Mums uz mūsu ķermeni, manuprāt, vajadzētu skatīties kā uz tiešām autonomu būtni, kas ir inteliģenta, bieži vien daudz inteliģentāka nekā mēs varam iedomāties. Un mans tāds moto un tā ziņa, ko es vispār pasaulē cenšos nest, ir tas, ka mūsu kā saka, ražotnes iestatījumi ir plaukt. Nevis būt bez slimības, vai nevis katru dienu galva sāp, bet tā jau tas ir. normāli. Vai arī, pēc 30 jau kauli sāp, tas jau jā, viss kārtībā. Bet tas tagad ir normalizēts, bet Dievs, mūsu radītājs, tad, kad mūs veidoja, viņam bija doma, ka mums ir jāaug, jāplaukst. Man ļoti patīk angliskas vārds flourish. Ka mēs esam dzīvi, mēs izturējam dzīvību. Tas ir mūsu ražotnes iestatījums. Nevis, kad pēc 30 jau sāp kauli. Tā nav jābūt. Jā, mūsdienās tas tiešām ir ļoti normalizēts, un ir tīpaši tas, nezinu, kā nosaukt mīts vai stereotips, ka pēc 30 viss locītavas sāp un nevar piecelties. Nē, tas ir vai nu iekaisums, vai nu gadiem ignorēts ķermenis. Jā. Tas arī viss. Jā. Es nezinu, cik korekti man tev būs to prasīt, bet tavās pirmajās mājdzemdībās arī kādā pozā tu pati to veici, vai tu biji vannā, vai, kā tas notika, varbūt tās ir Droši jautājumi, man vispār dzemdībām ļoti patīk stāstīt par savām dzemdībām. Jā, varbūt, ja tu vari, tad pastāst par to arī vairāk, jo, es domāju, ka cilvēkiem interesē tās lietas. Interesanti patiesībā, ka es arī biju tas bišķiņ ieheitoju visu to stāstu par to, ka jādzemdē uz muguras, jo gan es biju minējis vienā podkāstā, gan vēsturiski tas bija tā bišķiņa fetiša pēc, Jā. un arī, ja tev ir epidurālais, tev īsti nav citu variantu, kā guļot, dzemdēt, bet es abus bērniņus piedzemdēju pirmkārt vannā, abi man piedzima vannā, un es biju guļot. Bet es laikam teiktu, ka pirmajās dzemdībās tas bija tādēļ, ka es vienkārši biju ļoti piekususi. Es biju 15 stundas visu nakti, nebiju gulējusi, es biju nomaukusi, es nebiju ēdis, jo apetīta nebija, un man vienkārši nebija spēks, un es tajā vannā vienkārši, jau tur gaidīju, kad viņš nāks, kad viņš būs. Un ar otrajām atkal bija tā, ka noteikti mājdzemdību pieredzējušas māmiņas varēs teikt, ka mājdzemdību epidurālais ir ūdens. Ūdens tiešām ir baigā manta, tad, kad tu esi bez pretsāpju līdzekļiem dzemdībās. Es otrajās dzemdībās 7 stundu laikā, man bija 7 stundas dzemdības, es kāds 3 vai 4 reizes gāju vannā, tāpēc, ka tas ūdens ik pa laikam ir jāpamaina. Un arī bija tā, ka es jau sāku just, ka man ķermenis ir gatavs jau spiest, ka tūlīt būs. Es savam vīram teicu, skrien, uztais vannu ātri. Viņš tur mauc, uztais, visu pielaiž. Un tad man bija tā, ka pirmā meitiņa, starp citu, grib iestarpināt, piedzima tajā saucamajā laimes krekliņā. Viņa reāli piedzima, ar to augļu plēvi. Jā. Un otrajai meitiņai man bija tā, ka es jūtu, ka man vajag spiest, viņš pārplīsa, tad es ielecu vannā, un tad 5 minūtes vēlāk man piedzima meitiņa arī. Tāpēc, ja mēs runājam par pauzām, tad kaut kā sagadījās, ka vai no piekusuma, vai no vienkārši tās ātrās spiešanas es tomēr paliku uz, tā atguļus, kā vannā, it kā tu sēdi. Bet nereklamēšu šādu pozīciju, tāpēc, ka pēc pirmajām dzemdībām man tomēr bija problēmas arī ar astes kaulu un iegurni, kas nevaru galvot, bet man šķiet, ka tomēr bija dēļ pozas. Interesanti, vai tam ūdenim arī kaut ko mēdz pievienot, vai tas vienkārši tā kā ir ūdens no krāna un viss? Jā, pēc idejas tas ir ūdens no krāna, protams, jāstāst, lai ir kaut cik normāls tas ūdens krānā, bet es esmu dzirdējis, ka pēc dzemdībām taisa tāds tā kā milzīgos tējas vannas, lai tur sadzītu kaut kas, bet tā maidzemdības tas ir tīrs ūdens bez nekā pievienotiem. Jā, un kā ar nabasaites nogriešanu? Abas nabasaites man nogriez vīrs. Pirmajās dzemdībās tas bija kopā ar vecmātu, otrajās dzemdībās tas bija mums divatā. Protams, es nesēžu šeit un nereklamēju neasistētas mājdzemdības, tāpēc, ka tas nav tas, ko es varbūt arī atkārtotu, dēļ tā, ka es gribētu vairāk sieviešu klātbūt savās dzemdībās, jo tas tāds skaists sievišķīgs rituāls tomēr ir. Bet
man tās neasistētās, ja brīvdzemdības gadījās, nevis gadījās tā, bet es to redzu kā tādu materializāciju manam, varētu teikt, dvēseles stāvoklim kaut kādā ziņā, jo gan par šitik nozīmīgu notikumu, to es varu teikt gan par jebkādām, praktiski mūsu dzīve jau attaino to, kas mēs esam. Tāpēc arī ar dažādām diētām vai trendiem mēs nevaram sevi mainīt. Mums ir sākumā jāmaina savs iekšējais stāvoklis un no tā atkal atzarosies vispārējais. Tad šīs brīvdzemdības vienkārši notika no manas pārliecības savā ķermenī, no manas pārliecības manā spējā būt mammai, būt labai mammai un manas pārliecības dabā. To, ka tas ir viss dzīvīgākais un dabīgākais process, kāds vispār šajā pasaulē var notikt. Un tas, ka mēs to esam uztaisījuši grūtniecību kā tādu par slimību, ka tu paliksi stāvoklī tā, tagad pie šitā ārsta, šitāda analīze, šitā te, bet grūtniecība jau ir veselības rādītājs, nevis slimība. Jā, bieži vien tā liekas, ka tā māte tā arī tiek uztverta, kā vienkārši kārtējs pacients. Jā. Es, starp citu, arī, tad, kad es biju stāvoklī, es taisīju analīzes tās, kuras man tiešām šķita nepieciešams. Tur dzels vai vienkārši kaut kāds parastais panelis, bet, ja mēs runājam par tiem cukura šotiem, lai noskaidrotu asins līmeni, nevis asins līmeni, bet cukura, var sakot, to grūtniecības diabētu, vai kā viņu sauc. Tad es laikam līdz galam nenopirku to domu viņai, jo tāpēc, ka pat ja diagnosticētu to grūtniecības diabētu, nezinu, vai tas pareizais termins, tad viss, ko tev iesaka, ir limitēt ogļhidrātus. Un es jau savā diētā to automātiski daru, jo mūsdienās mēs ēdam viņus nedaudz par daudz. Tu noteikti varēsi piekrist, ja mūsu ogļhidrātus nečauna sveiki. Jā, vienkārši tas, ka mēs par daudz gribam iesaistīties tur, kur nevajag iesaistīties, gan dzemdībās, gan grūtniecībā, gan, es teiktu, arī diētā ar visiem trendiem un šitāds diētas, bet vienkārši aizēju uz to sakni, kā darīt cilvēki 1000 gadus atpakaļ. Jo viņi jau, ja mēs runājam par uzturvērtībām, bija daudz gudrāki par mums. Mēs domājam, entie video ir internetā redzēti, kad bērni domā, ka gaļa var dabūt veikalā. Viņi nāk no veikala. Nevis tur no kāda dzīvnieciņa. Tas uzturs un tā visa ideoloģija ir interesanta, bet man atkal ir tāds ļoti primitīvs skatījums. Ko es ēstu, ja man izmestu tagad pļavā, savvaļā, mežā? Retu reizi vasaras sezonā es noteikti uzdurtos uz mazām meža zemenēm, kas nav tik saldas un kuras negribēsies visu laiku rīt. Jā, un tur nebūs brokoļi, tur nebūs spināti, tur nebūs burkāni, tur būs zaķīši, stirneņas, brieži, aļņi. Viss, un tas būs vienīgais iztikas avots. Un tagad tas mūsu pulkstenīs, tas mūsu bioloģiskais stāvoklis ar to mūsu DNS, viņš jau noteikti ir ierakstīts ar kaut kādu kodu. Kā cilvēks ir dzīvojis gadu tūkstošiem, un mēs tomēr esam reģionāls būtnes. Jā, tātad auglīšus jau, kad Latvija augļus ēda cilvēks, tad, kad tie augļi ir augusts, septembris, kad ir atkal ābols nogatavojies un tā tālāk, jā. Par cik pieskārāmies uzturam, varbūt tās pie reizes var pastāstīt arī par savu uzturu. Jā, mans ideoloģija, es teiktu, varbūt ir diezgan līdzīga tavai. Es gan neesmu karnivors, es mīlu savas šķiedrvielas arī un arī ogļhidrātus limitētas. Bet mana tā ideoloģija arī ir tieši, ka pametam nedaudz atpakaļ pirms varbūt industriālās revolūcijas, kad, kāds bija tur zināšanas, kāda bija tur pārtika, vai arī mēs varam skatīties, ja mēs pieminējam pirms tam par mikrobiomu, ka, paskatāmies, kāda diēta bija pirms leduskapiem. Kad nebija, kas tur atdzesē un saldē, ka mēs daudz skābējām, raudzējām, fermentējām. Tas pats superēdiens kvinoja. Ļoti daudz saka, ka kvinoja uj. Bet, ja mēs paskatāmies uz inku ciltīm, viņi kvinoju fermentēja. Pa lielam bišķiņ, lai paliek veca, lai tie mikrobi viņu jau sagramo, un tad tikai mēs esam spējīgi ēst tādas lietas. Tas pats
ej un ēd to savu brokoli, ja viņš ļoti, ļoti garšo, bet ir pareizi jāsagatavo lietas. Ir ļoti svarīgi, kā mēs sagatavojam un kādās devās mēs ēdam tās lietas. Tāpat auzu putra. Viena tur saka, oi, rītīgi labas brokastis, viena saka, nē, tev pasals cukura līmeni un tā tālāk. Bet, ja mēs viņu pareizi sagatavojam un ja cilvēkam tas ietilpst korekta diētā, tad jau viss ir kārtībā ar viņu. Vai arī tie paši pākšaugi, tu nevari viņus ņemt un vārīt. Ja tu viņus izmērcē, izdiedzē, kārtīgi novāri un tad ēd, ļoti superīgi. Bet man viens interesants atklājums bija, kā mums bērnībā visu mūžu teikt, jāēd dārziņi ļoti labi, apēdīs dārziņus, dabūs to tur un tā tālāk. Bet es īsti nekad nebiju iedziļinājusies un sapratu, kāpēc tad tie dārziņi vai šķiedrvielas vispār ir svarīgas. Kam mums viņi ir vajadzīgi? Ok, tur ir vitamīni, bet tu vitamīnus jau var dabūt arī no tās pašas gaļas. Bet šķiedrvielas ir ēdiens ne mums. Šķiedrvielas ir ēdiens mūsu mikrobiomai, mūsu baktērijām. Baktērijas mums ķermenī ir daudz, daudz vairāk nekā mums ir šūnas ķermenī. Un šķiedrvielas ir ēdiens, ko mēs dodam viņiem apēst. Viņi pārstrādā tās mūsu gremošanas sistēmā caur taisnajai zarnai iziet šķiedrvielas. Viņas nonāk līdz rasnajai zarnai, un tur ir tā mūsu kolonija ar mikrobiem. Un tad viņi ņem tās šķiedrvielas, un viņi viņas, tā prasti sakot, viņi viņas ēd. Un tad es vienmēr smejos, tā, lai es vienkāršāk paskaidrotu. Un tad viņi izpurkšķina ārā gāzītes, jeb īso ķēžu taukskābes, un šie viņu purkšķīši ir tie, kas atkal baro mūsu zarnu sieniņas, mūsu imūnās šūnas, un praktiski tie purkšķīši ir tas, kas vispār mums veido visu mūsu veselību, un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un, ja mēs skatāmies uz tādu uzturu kā tev, kas ir karnivors, tad tā kolonija ir nedaudz sašaurinātāka, bet ir, viņa tur ir, vienkārši viņa strādā citādāk. Un tas ir ritīgi forši, ka mūsu ķermenis ir spējīgs tomēr pielāgoties uzturam un saprast, kā plaukt. Ja mēs skatāmies uz Aļasku, tur tu vispār nevienu šķiedrvielu neatradīs. Ēd tos rasnos roņus un priecājies, un atkal mūsu ķermenis ir izveidojies tā, ka ja mums ir pieejama gaļa un mēs viņam dodam kvalitatīvu gaļu, tad viņš vienkārši sāks funkcionēt citādāk. Un man tas liekas vienkārši tik interesanti, tāpēc es eju iekšā šajā un pētu par to, tāpēc, ka mūsu ķermenis ir tik inteliģents, viņš ir tik spējīgs uz lietām, ja mēs vienkārši viņam iedodam pareizās vielas, ar ko dzīvot. Šķiedrvielas vispār ir tāda ļoti liela debate un viedokļi tiešām ļoti daudz dalās. Es viens no tiem, kas uzskata, ka tev viņi nav obligāti vajadzīgi, ja tu zini, ko tu dari. Ja tu proti savu uzturu, tie nav obligāti un kā ir īpaši par tām pašām gāzītēm, ko tu arī teici, ja? Bet, ja tev tās gāzītes arī ir visas dienas garumā, protams, tur nav tikai šķiedrvielas pie vainas, tur būtu ogļhidrāti un tā tālāk, tas jau ir viens no signāliem, ka kaut kas nav kārtībā, jo, es varu atklāt, man kā karnivoram, dienas laikā man ir 2-3 gāzītes visas dienas garumā, dažreiz pat vispār nekā nav, un pa lielam uz to tas arī reiz 2 dienās, ja? Jo kāpēc? Tāpēc, ka gaļa kā tāda, tauki, olas, viņi ir ļoti biopieejami, lielākā daļa uzsūcās manā organismā, tāpēc man nav ko tur vairāk daudz izvadīt ārā. Un tas pats, ko cilvēki bieži vien saka, šķiedrvielas, tev vajag, lai tu kakātu, vai ne? Karnivoriem šķiedrvielu vietā ir tauki. Ja tu nevar pakāt, ēd vairāk taukus. Un viss, žults jau arī ar to visu strādā. Beigās, jā. Tāpēc tur ir arī tas skaistums, ko tu stāsi. Tu vari ļoti daudz kam pielāgoties, ja. Karnivoriem mikrobioms ir ļoti šaurs, bet ļoti stabils tajā pašā laikā. Ja? Un tas, ka viņš ir šaurs, tas nenozīmē, ka tas ir slikti vai obligāti perfekti arī, vai ne? Jo mums ir arī vēl tas, ka it kā saka, ka mums vajag ēst pēc iespējas vairāk visādu augu, lai mūsu mikrobioms būtu plašs. Bet plašs arī nenozīmē, ka tas obligāti ir uzreiz labi. Jā, tas kaut kādām situācijām noteikti tev der, bet vai tas automātiski nozīmē, ka tam, kuram ir plašāks mikrobioms, ka viņš veselīgāks par cilvēku, kuram ir šaurāks mikrobioms? Ne. Tā kā tu minēji, ja tu zini, ko tu dari, tad
pat ja mēs pastamies, noteikti esi pazīstams ar Blue Zones studiju. Jā. Un tur mēs varam pastīties, mēs ņemam visilgmūžīgākos un veselīgākos cilvēkus pasaulē, un tāpatās to, kopsaucēji bija vairāk, bet man viņa personīgi bija pārsteidzoši, ka nav tāda perfektā diēta, gan reģionāli, gan vienkārši, nav tāda viena diēta, ko tu teiksi, un šitā ir vislabākā, uzturs vislabākais. Tāpēc, ka mēs tomēr esam sociālas būtnes. Mēs esam cilvēki, un mēs arī, mūsu dzīve nesastāv tikai no tā, ko mēs ēdam. Ka ilgmūžību un veselību dod komūna, ka mums ir labas draudzības, ka mums ir spēja sajust savu sūtību. Tāpēc arī, ja mēs skatāmies uz to, ka reliģija ir mazāk populāra, kā viņa bija agrāk, es nesaku, ka reliģija ir kaut kas atbild uz visu, bet vienkārši tā mums iedod sūtības sajūta, ka mums ir kāda jēga, kāds augstāka sūtība. Un tas arī ir milzīgs faktors veselībā. Tāpēc, ir jāatrod savs īstais uzturs, jāskatās no dabas, jāņem piemērs, ja tas nav nācis vienu vai vismaz 2 soļus no zemes, no tā, kur viņš aug, ja viņš ir plasmas kastītē, tad visdrīzāk tas tavam ķermenim nedos iespēju plaukt. Jā, jo lielāks sastāvdaļas saraksts, jo lielāks slodze ir tavam organismam, un tas arī viss. Un tā kā īstam ēdienam nevajag garu sastāvdaļu sarakstu. Jā. Labi, kā tu domā, cik ļoti vispār cilvēku kā tādu, viņa dzīvi, viņa izskatu, viņa formu, to kādam uzturam viņam vajadzētu būt, ietekmē viņa gēni? Ar gēniem ir ļoti interesanta tēma, tā man ir ļoti interesējusi. Tieši šis termins ir epiģenētika, par kuru es esmu sākusi interesēties, un mēs ļoti bieži no tos gēnus un DNS gribam vainot un atcelt rokas gaisā un pateikt, ar kādu cilvēku izvēlējos, tas jau visu ietekmē. Bet patiesībā tā nav. Mums ir tomēr lielāka kontrola par to, kā mēs izveidojam savus bērnus un paši savu dzīvi, tieši caur uzturu. Jo kas ir DNS? DNS ir tāds plašāks kods, ko mēs esam ieguvuši no mūsu senčiem paudžu garumā, un tad ir gēni, kas ir līdzīgi kā tev, pieņemsim, skaņu pults vai tur dīdžeši, tās pultas ar tām podziņām un feiderīšiem, ko tu var vilkt augstāk vai zemāk, un tieši grūtniecība ir spējīga ļoti, ļoti ietekmēt to mūsu gēnu iedarbību, kā saka, kaut kādās gēnu iezīmes, ka mēs esam spējīgi pacelt varbūt to augstāk iespēju uz diabētu vai zemāk vai sirds slimības, un tas viss nāk caur uzturu. Protams, mums ir varbūt gēni, DNS ir iedevis kaut kādu, iespējamu ceļu, kad varbūt iepriekš cilvēkiem ir pietrūcis kaut kāds vitamīns, pietrūcis kaut kas uzturā, un tad mūsu paudzēs mēs esam vairāk ieliekušies varbūt kādām slimībām, bet tas nav tiesas spriedums, mēs caur grūtniecību un pēc tam arī paši ēdot, ko mēs liekam savā ķermenī, varam tomēr izlīdzināt to un nenomirt ar kaut kādām iedzimtām slimībām. Kad tomēr nepacelt tās rokas gaisā, nepateikt, viss, es jau neko. Es tāds piedzimu. Jā, vismaz ļoti, ļoti daudzi tiešām visu atrunā uz gēniem, un bieži vien tās ir tikai un vienīgi atrunas. Vai cilvēks īsti nesaprot lietas, vai tiešām viņš vienkārši negrib saprast, un viņš vienkārši kaut kādas problēmas atrunā uz gēniem un neko lietas labā negrib darīt. Tas pats esmu dzirdējis arī, kad cilvēks reāli saka, kā? Taču no gēniem atkarīgs, to būs vēzis vai nebūs vēzis. Jā, es varu piekrist, ka kaut kādu procentu tas var iedot. Tā kā tu minēji, no senčiem tev tur nāk kaut kas, iespējamība lielāka, ja senčiem ir bijuši un tā tālāk. Bet tagad šodien tu vari visu mainīt. Un kas ir interesanti, uzreiz atceros par vienu kaķu eksperimentu, ja nemaldos, 70. gados bija šis eksperiments, kur paņēma vairākus kaķus, vienai grupai baroja jēlu gaļu, otrai grupai baroja pagatavotu gaļu. Un grupa, kurai bija pagatavota gaļa, ar laiku sāka parādīties vienkārši problēmas šiem te kaķiem, kaut kādas saslimšanas un tā tālāk, un nākamās paaudzes, ko šie slimie kaķi veidoja, ar laiku
galvaskauss sāka palikt mazāks, kroplāks, neizteiktāks, elpošanas problēmas līdz ar to. Un to visu var atgūt. Pēc tam arī šiem te pašiem kaķiem viņiem iedeva normālu uzturu, tie, kuri bija deformēti, slimi, un tas prasīja 4 paaudzes, lai atgūtu apakaļ šo te, teiksim tā, labo galvaskausa formu. Tā kā arī tas ir vesels process, labi, kaķiem ir cita ģenētika un tā tālāk, varbūt cilvēkiem tas neprasītu gluži varbūt 4 paaudzes, ja, jo mēs tomēr dzīvojam ilgāk un tā tālāk, mēs daudz ko varam mainīt, bet tā ir tāda interesanta doma, kam pieskarties, ka tieši tā kā tu saki, tu ar šiem te feiderīšiem vari kaut ko samazināt, palielināt, un ir tās ļoti labs teiciens, ka tavi gēni ir kā pielādēts ierocis, dzīvesveids ir tas gailis, kuru tu nospiedi. Jā, labs piemērs. Tu minēji par pētījumu par kaķiem. Man bija arī nesen, es tieši grāmatā lasīju uz cilvēkiem pētījumu, kas man savā ziņā atvēra acis. Ja māte ir smēķējusi visu savu dzīves laiku, tad bērnam palielinās risks piedzimt ar astmu, tur x vienības. Savukārt, ja vecmāmiņa smēķējas visu dzīvi un mamma bērna nekad nav pieskārusies cigaretei, tas risks ir dubultojies. Rēķini, kad iedomājies, kādu atbildību mēs nesam ne tikai par sevi, ne tikai par saviem bērniem, bet par saviem mazbērniem. Un, protams, es pieļauju, ja veiktu pētījumus, tur lielākās paudzēs tas parādītos ļoti līdzīgas līdzsakrības, ka tas, kas man atvēra acis, bija tas, ka es esmu atbildīga par veselu cilti. Par veselām 2 paudzēm Par jau. paudzēm. Es esmu no manis ir atkarīgs, kāds potenciāls ir maniem mazbērniem, kuri vēl pat nepastāv šajā pasaulē. Un tad, kad, gribās tā atmest rokas un domāt, kam man tur kustēties, kam man to veselīgo uzturu, gan jau nodzīvošu tur līdz kaut kādam laikam, tad es tā padomāju, bet es to nedaru sev. Es tomēr gribu, lai maniem bērniem ir potenciāls kaut ko iegūt no sevis, jo uzturs jau nav tikai tā, cik tu tievs esi vai cik tu resns esi. Uzturs ir tas, kā vispār strādā tavs ķermenis, kādas emocijas tev būs, kā tu esi spējīgs iet dzīvē, kā tu esi spējīgs reproducēties. Arī tā reprodukcijas problēma mūsdienās ir tik plaša un liela, vai arī tas pats vēzis, ko tu pieminēji, tādi jaunāki pētījumi jau tomēr liecina, ka vēzis, vismaz liela daļa vēža ir vielmaiņas slimība, kas ir, uzturs. Redzi, par to pašu mikrobiomu arī tu minēji. Arī mikrobiomu jau mums nosaka to, ko tu gribēsi tie veikala plauktā arī paņemt. Jo, tā kā viņi jau mūs uzrunā. Mēs jau esam vairāk pat mikrobi nekā cilvēks. Es saku, mums ir mikrobi daudz vairāk nekā mums ir šūnas, ka mēs jau esam viņu tie pakalpiņi, nevis mēs viņu. Cilvēki atkal domā, vienmēr pasaka mikrobs, fuj. Bet nē, mēs esam dzīva ekosistēma. Tas ir vienkārši jāpieņem. Mums ir mikroflora gan kā uz ādas, gan kā acīs, gan kā gļotādās. Tāpēc, ja mēs to vienkārši saprotam un sākam strādāt ar to, un mēs dodam to, ko viņiem vajag, tad jau viņi atkal kalpos mums un palīdzēs mums plaukt. Mēs vien runājuši ar tevi jau par uzturu, tu pieskāries tam daudz ko pastāstīji, bet man liekas, tā īsti nepateici, ko tad tu īsti ēti ikdienā. Ko tas sastāda un ko dod saviem bērniem arī? Jā, man pamats noteikti būtu sarkanā gaļa, olas, biezpiens. Man ļoti garšo kefīrs, kā jau kārtīgi latvietim augstās zupas vasarā. Es ēdu vairāk dārziņus nekā augļus. Es ticu, ka jebkas, ko auglis var izdarīt, dārziņus var izdarīt labāk, ja mēs lietojam uzturā šīs lietas. Un es cenšos pati skābēt, fermentēt visādus produktus un tos pēc iespējas vairāk likt savā uzturā. Bet es teiktu, ka pamats noteikti ir dzīvnieku izcelsmes produkti. Es esmu ļoti liels fans taukiem. Sviestam, olīveļām, jebkāda dzīvnieku taukiem visādiem, ka mēs esam baigi tā nostūmuši malā taukus, bet patiesībā viņi ir baigi vajadzīgi. To ļoti reti vispār var dzirdēt no sievietes.
Jā, tā kā man atkal draudzene, viņa tur no katru tauku gabalu nogriež no gaļas, un man tāds, ak, Dievs, mīļo cilvēki, tas taču ir tev hormonu būvēšanas bloks. Mati, hormoni. Viss, tā kā, ja nelieto taukus, tad praktiski tur nefunkcionē ar laiku pareizi. Šūnu apvalks ir veidots pārsvarā no taukiem. Smadzenes arī. Jā, Jā, lielākā daļa no taukiem ir holesterīna. Jā, tieši tā. Jā. Vai par holesterīnu mēs varētu runāt, bet uz laikam nejūtos pietiekami kompetenti, lai tiešām ieiet, bet holesterīns man arī ir tuva tēma. Bet, jā, tad vajag runāt. Bet skaties, par taukiem ir, zini, kas tas visforšākais taukos, kad mums ir ieskaidrots, ka ja tu ēdīs taukus, tad tev būs tauki. Bet, protams, ja tu tur drausīgi pārēdīsies taukus, viņi var tevi padarīt rasnu, bet tos taukus baigi grūti pārēsties, jo viņi jau ir ļoti piesātināti. Tu viņus pārēd un tu jūties pārēdis. Tu nevari viņus tik vienkārši pārēsties. Tāpēc es esmu ļoti, ļoti liels tauku fanāts. Protams, ja mēs ejam tur uz kultūrismu un tu mēģini savu ķermeni kaut kā tā biohakot, lai dabūtu tikai tur muskuli un tā tālāk, protams, tas ir cits stāsts. Bet ja mēs skatāmies ilgtermiņa uzturu, tad tauki ir ļoti, ļoti svarīgi. It īpaši sievietēm, it īpaši reprodukcijai, it īpaši mamām. Kā tu pagatavo to sarkano gaļu? Kā tev ir tie veidi, ko tu ēd vislabāk, kuru gaļas gabalu no kāda dzīvnieka? Es mēģinu sev pieredzināt, varbūt pie kaut kādiem taukainākiem gabaliņiem, bet es joprojām esmu liesas gaļas cienītājs. Man ļoti, ļoti patīk čuguna panas tieši steikiem un sarkanajai gaļai, tāpēc, ka viņas iedod rītīgi to garšu un, cik esmu dzirdējis, tad arī dzelzi pievieno vēl klāt. Tā kā tas ir mans mīļākais veids, kā tieši sarkano gaļu pagatavot, bet arī tā pa vienkāršo, par cik man ir 2 bērniņi, un tad bieži vien ikdienā vajag ātrāk, tad es lietoju arī maltu lielopu gaļu, kas viens foršs padoms, ko esmu pamēģinājis, kad cilvēkam negaršo aknas, viņi nevar iēst viņas. Kad tu paņem samalu, kaut vai mazu porciju un ieliec iekšā tajā maltajā gaļā, un tu dabūsi bišķiņ to boostu uzturvērtībām, bet nejutīsi viņu. Jā, tos arī esmu dzirdējis, ir tāds labs veids, kad es mācījos par karnivoru uzturu kauču, tad tur bija viens no šādiem te aprakstiem, ka ja cilvēkiem, kuriem atkal vajag vairāk tās uzturvielas, kas ir tieši aknās, jā, tad ieteikt tieši iemalt maltajā gaļā, un tas uzreiz dod labu efektu, bet ko es daru, es ēdu vienkārši jēlas aknas. Šito es biju dzirdējis, jā. Jā, bet tu kaut kā piespiedi sevi, vai tev tas tā, ka piedzīvo ar tādu spēju ēst jēlas aknas? Es vienkārši saprotu, ka jēlu ir ēst visefektīvāk, tur uzreiz tas ir arī bio pieejamāk, tu uzsūc visu uzturvielas vislabāk, arī tā cepšana tomēr pazemina šīs uzturvielas, ja? Vispār process kā tāds var pazemināt, atkarībā kāds, protams. Un ko es daru, es vienkārši nogriežu pa gabalam, es paņemu veselu šķēli, es griežu pa gabalam, pat īsi nekožļāju, vienkārši paņemu un uzzaru Kā ūdeni. austeri, ja? Jā, līdzīgi. Tā kā šitos vitamīnus no rīta, tās kapsliņas, viņu arī nepēc kā negaršo nejautos kaut kādas uzturbagātātais, viņi cilvēki jau ēd vienkārši paņem un no rīta, bet kur tev bio pieejamāks. Es, starp citu, par aknām runājot, es tagad atcerējos, kad es jau arī, tev gan jau būs pakomentēt, bet es esmu nopirkus tāds freeze-dried, kā viņas saucās freeze-dried, tās kapsliņas ar tieši aknām, tā kā tās arī mēģinu pievienot, jo aknas nevar dabūt sev iekšā. Jebkurā gadījumā, ja tu vari izdarīt šādu te izvēli un kaut vai tā to darīt, tas jau ir krietni labāk, jo, tomēr tāda kā lielopa akna, tur ir pilnīgi viss uzturvielas. Tur ir pilnīgi viss, ko tev vajag. Un ja tu regulāri var ielikt, es, protams, reizi nedēļu apēdu šķēli. Jā, un šķēlīt. Jā, šķēli. Un es jūtu, ka, tā kā kopš es to daru, tā kā veselība tiešām ļoti būtiski mainījusies. Jā, un protams, tu var sasaistīt ar ļoti daudz ko, ar dzīvesveidu arī kā tādu, bet līdz ko es to sāku darīt, es jūtu, kā mainās ķermenis, it nourishes, kā saka, jā. Tas dod barību vielas, teiksim, tā vajadzīgās. Reku pa taukiem arī tu teici, ka cilvēkiem ir iemācīts baidīties, ka tu paliksi resns un tā tālāk, bet tur ir vesela vēsture zem tā visa. Tā ir... Kādiem taukiem? Kādus taukus tu vēdi? Jā, tur ir ļoti liela atšķirība, un tur ir vesela vēsture. Amerikā man bija viens video par augveļām, un tur viens vainīgais mums ir savulaik ļoti zināms uzturu speciālists Ansel Keys. Viņš izvirzīja hipotēzi,
Arī viņš veica pētījumu par citru 7 valstīm, ka tieši tur. Bet tas kodols tam pētījumam, par ko tu runāji, ir tās, cik tur 7 valstis bija. Jā. Tāpēc viņš bija izpētījis ļoti daudz valstis, bet viņš bija paņēmis. Tā Jā, atlasījis viņš bija tieši tās atlasījis konkrētās. tieši tās, kas atbalsta to viņa ideju, Jā. lai varētu pārdot augu eļļas. Tas bija vienīgais iemesls. Un viņš par to saņēma miljonu finansējumu, cik es saprotu. Tur ir šajā stāstā ļoti interesanti ieskatīties, Jā. tāpēc, ka tur ir politika virs politikas, un ja jau mēs, atkal vienmēr sekojam naudai, bet ja mēs pastamies arī no avota, kur tās augu eļas sāka taisīties, oriģināli, jo tas vienkārši blakus produkts auduma. Atkritumi kokvilnai. Jā, tur jau tā lieta, un tad viņi vienkārši saprata, ka, mums ir baigi daudz tie atkritumi, viņi no viņiem varētu nopelnīt naudu. Jā. Bet es gan gribētu bišķiņ arī uzņemties atbildību kā sabiedrība par šo, ka mēs arī ar savu balsi esam tomēr nobalsojuši, ka mēs gribam lētāk, tāpēc arī mums dod, atkritumu, kas būs lētāk, diemžēl. Cilvēkam ir jāsaprot, ka katrs eiro ir balsojums. Jā. Un, zini, kā ļoti bieži cilvēks domā, ka, lai kaut ko mainītu šajā pasaulē, šajā sistēmā, ka tev ir jāiet ārā, jābļaustās ar plakātiem, ko bieži vien arī cilvēki dara. Bet tas ir tas, ko sistēma arī grib. Novērst uzmanību, ej pabļaustīties, tagad tev palika labāk, bet cik bieži kaut kas mainījās, vai ne? Jā. Un vislabākais veids ir vienkārši klusēt un nepirkt. Un viss. Iedomājies, ja cilvēki spētu sajiet kopā, cik ļoti daudz ko mēs varētu mainīt ar savu enerģiju. Iedomājies, ja visi cilvēki Latvijā izdomāt neiet uz darbu vienā dienā. Tas maina visu, uzreiz tur sistēma sabrūk. Iedomājies, visi cilvēki izdomāt izņemt pilnīgi visu savu naudu no kontiem. Tas jau nav iespējams. Jā, bet kaut kāda daļa jau būtu, un tas uzreiz kaut kas iefrīzotos, kaut kas uzreiz kustētos uz priekšu, kaut kas mainītos. Tāpēc, bieži vien mums nav jābļaustās, mums vienkārši jābalso ar savu naudu ir, un tad mēs arī varam mainīt pasauli. Es pat likšu pa virsu tavam šim viedoklim, ka nevis bieži vien, bet vienmēr ir jāsāk ar sevi, ka šī gan nav mana doma, ja es nemaldos, Jordans Petersons par savā grāmatā šo raksta, bet sakārto savu istabu. Jā. Un cilvēki domā, es esmu virs tā, kas tad es esmu, lai sakārtot savu istabu, man ir jāiet mainīt pasauli. Bet kāpēc tev viņa nekārtīgi? Aizēj saklāj savu gultu. Ir grāmatas rakstīts par to, ka vienkārši gulta jāsaklāj. Ka mēs sākam ar tiem mazumiņiem, un no tā jau būs tās pārmaiņas. Es arī vienmēr saku, ka pārmaiņas nenāk no spēka un disciplīnas, pārmaiņas nāk no tā, ka tu esi vienkārši saskaņā ar to, kam tu tici, kas tu esi. Jo es ticu arī, ka tu nevari izvēlēties vienu diētu, un tagad, tāpēc jau viņas tik ļoti pazūd. Izvēlēšos, tagad es no šodienas ēdīšu šitā te, bet paiet nedēļa, varbūt 2, un tad tas pazūd, tāpēc, ka savā dziļumā, ja tu neesi sākotnēji uzdevis sev jautājumu, vai es ticu, ka es esmu pelnījis būt vesels. Ja tu nesāc ar šo jautājumu, tad jau visas tās diētas ir vienkārši tādi centieni, nebūt sev. Un es ticu arī, ka tavs apakšējais stāsts, kāpēc tu vispār sāki pamosties un domāt par veselību, ka tu biji tik dziļu tajā neveselībā, ka tu vairs tā nevarēji, tu saprati, ka tu negribi identificēties ar to, un tāpēc jau tās pārmaiņas nāca, nevis tāpēc, ka tu sev spied un disciplinē. Tā disciplīna vispār ir pārforsēta tēma, manuprāt, mūsdienās, jo ja tev ir vajadzīga disciplīna lielāko daļu laika savas dzīves, lai, iet viņai cauri, tad varbūt tev nepatīk sava dzīve. Disciplīna ir vajadzīga, bet, momentos, kad tu varbūt esi nogurušāks vai kaut kā tā, bet ja tu kaut vai 50% laika no savas dzīves domā, es tagad piespiedīšu sev. Tu visu laiku jāsaņemās. Tad padomā, vai tu... Sakne nav sakārtota, jā. Vai tas īstajā vietā tieši tā. Jā, un tas pats arī, kad es saku, tagad es ņemšu šo te uzturu, bet tam visam ir jābūt izpētēji. Jā. Tam tā kā arī es karnivors nepalieku tā, būšu šodien karnivors. Un bija vesela izpēte, pētījumi un podkāsti un cilvēki, kas par to runā un stāsta, un tad es sāku to darīt un sev, bet reāli strādā. Reāli šis ir labs, tā kā, nevis tu nevar tā vienkārši kā nazi nogriezt un pēkšņi mainīt visu šo te savu uzturu, vispār kā savu dzīvi, tas vesels process. Jā. Tāpat arī par to gultas sakārtošanu. Tev ir jāsāk ar to pašu mazumiņu. Tas ir tas, kā arī cilvēks var mainīties. Vēl šajā te visā mēs pieskārāmies. Tu teici, ka tu nezini, vai esi gatava par to runāt, bet holesterīns. Holesterīns, jā. Ar holesterīnu ir tā, ka
Manuprāt, īsā versija holesterīns tiek vainots, tāpēc, ka viņš vienkārši paliek nozieguma vietā. Nu, tāpat kā tu vari vainot ugunsdzēsējus pie ugunsgrēkiem, tāpēc, ka viņi tur vienmēr ir. Tur jau tā lieta, Jā. tāds sakarība nevienmēr ir iemesls. Un šeit jau mēs arī varam atkal atgriezties pie augu eļļām, kad augu eļas, vienkārši tīri teorētiski augu eļas reaģē ar skābekli daudz ātrāk nekā to dara holesterīns. Un tad Oksidējās, oksidējās, jā, tieši tā. Un tad viņas vienkārši pazūd no turienes un holesterīns paliek. Un tad mēs domājam, ka jā, veselība nav kārtībā, jo tur ir daudz holesterīns, bet tas laikam nebūs pilnais stāsts. Redz, kā ir ar to holesterīnu, esmu diezgan daudz viņu papētījis, un it īpaši par cik esmu karnivors, tad man ir šīs lietas jāzina. Jā, tev ir ļoti svarīgi tas. Jā, jo holesterīna ir tā, kad ir tas HDL un ir LDL. LDL sauc par slikto holesterīnu. Pirmkārt jāsaka ar to, ka tas nav holesterīns, tas ir transportieris. Jā. Holesterīna transportieris, kas nogādā holesterīnu šūnās, attiecīgi arī šajās, pieņemsim, iekaisušajos asinsvados. Ja? Tātad tas ir tā kā būvēšanas bloks. Ja tev tur ir iekaisums, viņš tur ienāk, lai salabotu šo tev iekaisumu. Un tad saka, ka vaininieks ir holesterīns, kaut gan viņš nāca salabot lietas. Tur ir jāskrās uz kaut ko citu. Un pat, ja viņš tur ir augsts, nenozīmē uzreiz, ka tā ir problēma. Jo aknas pašas regulē holesterīna daudzumu. Lai vai cik daudz holesterīna tu ēstu, lai vai cik liels karnivors tu būtu, aknas pašas regulē šo te daudzumu. Tad uzreiz varas jautājums, kāpēc tas ir vaininieks, ja mans ķermenis pats izstrādā šo te holesterīnu? Tik, cik viņam vajag, un arī smadzenes sastāv 70% no holesterīna vien, vai ne? Un šeit arī, protams, nāk spēkā arī kāda daļa ģenētikas, jo citiem vienkārši ir bāzē jau augstāks holesterīns kā citiem viņš ir zemāks, un tas var būt normāli. Ir jāskatās arī uz pārējiem rādītājiem, ne tikai uz holesterīnu. Kāda ir tava dzīve, vai tavs uzturs ir sakārtots, un vai tiešām tajos tavos asinsvados ir, kā nosaukt, aizkaļķojušies asinsvadi, ja? Tā kā man ir doma, es gribētu veikt šo te testu. Man tagad būs šonedēļ asins analīzes pilnas, arī uz holesterīnu obligāti. Man viņš ir augsts, virs normas loģiski. Kā karnivoram. Jā, bet šī te norma ir gadu gaitā samazināta. Un katru reizi, kad samazina holesterīnu, tu ir vairāk klientu statīniem. Jā, tas noteikti nav noslēpums, tā ir publiska informācija, kad šis normas līmenis tika pazemināts un pazemināts, bet pirms celt trauksmi, ja tu esi savās analīzē saņēmis augstu holesterīnu, kā es daru, neteikšu medicīnisku padomu, bet ir jāstāsta uz proporciju starp kopējo holesterīnu un to LDL, HDL. Tu vienkārši skaties proporciju, jo tieši tā mēs katrs esam atšķirīgs. Nebūs visi pēc vienāda cipariņa. Citam ir augstāka diēta taukos vai tur mazāk diēta taukos, un tas ir vienkārši jāstāsta pēc tieši tā kopējās sajūtas un proporcijas šajās analīzēs. To noteikti, ja tu pakonsultēsies ar savu ārstu, teorētiski viņam to vajadzētu zināt. Teorētiski viņš viņu teiks tā, statīni, aiziet šitos, bet es gribētu veikt arī to testu, kur tos asinsvadus arī pārbauda, vai viņi ir aizkaļķojušies. Un viens džeks, kuram es sekoju Instagramā no Amerikas, viens tāds ārsts, kurš tieši bija skaļš savulaik ar to, ka viņš 700 olas apēda mēnešu laikā. Un tad visi bļaustījās par viņu holesterīnu, viņam tieši tajā brīdī pazeminājās holesterīns, un tagad viņš nesen vēl veica šo asinsvadu testu, un viņi visi ir tīri, kaut arī viņam holesterīns ir augsts. Ja? Tā kā te ir vienkārši cilvēku biedēšana un smags bizness tajā visā. Jā, holesterīns ir ļoti, ļoti foršs vīriņš un ļoti foršs. Mums visi palīdz ar hormoniem, ar D vitamīnu un visām citām lietām. Tas, ko tur ieminējies par analīzēm, man arī tāda interesanta atklāsme bija, ko es tagad saku visiem saviem radiem, ka klasiskajās analīzēs mums vienmēr pārbauda cukura līmeni, bet cukura līmenis viens pats diezgan maz ir spējīgs pateikt. Ja mēs pārbaudam cukura līmeni un insulīna līmeni paralēli, tas mums iedod daudz vairāk informāciju, jo cukura līmenis mūsu ķermenī ļoti, ļoti uzmanīgi kontrolēts. Mūsu ķermenis viņu ļoti uzmanīgi kontrolē, un viņš to dara ar insulīnu. Un savukārt mēs varam skatīties uz cukura līmeni vienu pašu un domāt, superīgs cukura līmenis, bet insulīns un tavs ķermenis ritīgi močī, lai viņi noturētu tādu, un tad, pat 10 gadus pirms varbūt diabēta nonākšanas, tev cukura līmenis var izskatīties ļoti labi, bet tu jau nemaz nepaskatījies tur aizkulisēs, kāpēc viņš ir tāds foršs.
Tā kā Jā. ar tām analīzēm ir daudz saka, man jau labas analīzes, bet es jūtos slikti, tāpēc, ka tas ir gēni vai tas es tāds esmu cilvēks, bet analīzes, mūsu ķermenis ir tik komplicēts, kad tur ir jābūt nereālam speciālistam vienā tēmā, lai tu vispār kaut ko sāktu domāt par analīzēm un tu zinātu, ko testēt vispār. Tāpēc teikums, man ir labas analīzes, bet es jūtos slikti, tāpēc tā tam jābūt, un ar to nevajag samierināties. Es cik arī zinu, es tagad neatceros tieši konkrēti, kuras bija tās vielas, bet man šķiet, ka visas tās varētu būt dzels, kalcijs un magnīs. Ar asins testu vien nepietiek, lai noteiktu to, cik kāds līmenis tev ir to organismā, jo tur no kauliem tad arī jāsāk ar ņemt no analīzes. Minerālu vielas vispār, lai tu tiešām konkrēti un precīzi, tu nevari ar analīzēm noteikt vienīgais, kā tu tiešām vari noteikt, kāds tev ir minerālu vielu saturs ķermenī, ir, ja tu sako līdzi, cik minerālu vielas tu apēdi. Tā kā tas ir tiešām vienīgais precīzais. Un arī, cik precīzi, tāpēc, ka mums jau tā augsne arī, kā kurā vietā, mums ir jāzina, no kurienes mēs ņēmam to gaļiņu vai tos dārzenīšus, mums jāzina, kāda ir tā augsne. Tāpēc vislabāk ir vienkārši sekot līdz minerālu vielām, jo minerālu vielas ir baigi svarīgās. Mēs runājam daudz par vitamīnu, bet minerālu vielas, es saku to salīdzinājumu, ka sēdiens, ko mēs ēdam, ir tā degviela, bet ja tu ieliesi degvielu mašīnā, bet nebūs dzirkst, tā degviela jau, viņa nevar strādāt. Un tās minerālu vielas ir tā dzirksts, kas iedarbina visas tās minerālu vielas un palīdz mums gan ar muskuļu kontraktēšanu, gan ar to, ka mēs esam vispār spējīgi izmantot ūdeni savam ķermenim, nevis vienkārši viņu izšķirāt ārā. Kā tu kusties ikdienā, vai tu sporto? Jā, man ļoti sports ir vienmēr bijis mīļš. Man ļoti, ļoti patīk dejot, bet tagad es neesmu aizrausies dejošanu, es eju uz sporta zāli un nodarbojušos svarcelšanu. Un kad man tas ritīgi, es priecājos par to, ir tad, kad abi bērni ir aizmiguši, un viens ir uz pleca, otrs autosēdeklīts, un es viņus varu uznest. Un tas ir tāds prieks, kad es esmu spēcīga. Tāpēc, svarcelšana man šobrīd ir tāds vismīļākais sporta veids, tāpēc, ka man viņš ir vispieejamākais kā mammai, jo es varu nolikt konkrētu laiku, kad es iešu un tos svarus pacelāšu, bet vispār es vairāk atbalstu organiskāku kustēšanos kā staigāšanu, dejošanu un tādas lietas. Vai arī grūtniecības laikā trenējies? Pirmajā grūtniecības laikā vispār man ir diezgan atšķirīgs stāsts ar tām grūtniecībām, jo pirmā grūtniecības laikā es nebiju vēl tik ļoti iekšā uzturā. Es gāju pēc klasiskā, no rīta ēdu jogurtiņu ar ķiršiem, šitādiem auglīšiem un domāju, šitās baigi labās brokastis. Un pirmajā grūtniecībā es pieņēmu svarā par 20 kg. Es arī sapratu, ka man bija, tagad, kad atskatos atpakaļ, man bija insulīna problēmas ar pirmo grūtniecību, jo man bija tā, ja man nebija batoniņš līdzi somā, tad varēja būt tā, ka es varēju sākt ģībt, ja es neesmu kaut vai stundu ēdus. Un tur es kustējos grūtniecībām, bet uz pēdējiem mēnešiem jau ir vienkārši tā, ka maksimums, ko tu vari izdarīt, pastaigāties. Bet ar otro grūtniecību es savam vīram grūtniecības sākumā teicu, tu pieskats, lai es kustos, lai es nerīju kaut kāds auzu pārslas, bet tās brokastu pārslas, kuras ļoti grūtniecēm tā kā vienmēr ir reklamē. Un tā kā tur tu arī mani kontrolē. Viņš gan to uztver pārāk nopietni un vienreiz pateica, tu neesi kāds 4 dienas gājis jau uz zāli un zini, tev ko grūtniecē to dzirdēt, liekas, ko tu, es tev bērnu taisu. Bet es katrā ziņā redzēju to atšķirību gan savās sajūtās ar otro grūtniecību, jo es vienmēr kustējos un ļoti prioritizēju olbaltumvielas ēst un taukus un daudz dzert ūdeni. Un es pieņēmos tikai par 12 kg stāvoklī, kas praktiski priekš grūtniecības ļoti maz, ja salīdzinu, ka man bija 20 kg pirms tam. Un tad arī es to lieko svariņu, kas bija virs bēbīša, mēneša laikā man jau viņš bija nost. Un es nesaku, ka tas ir mērķis, bet tas ir atkal vienkārši rezultāts sabalansētam uzturam un kustībai. Un tad pastāst varbūt par otrām dzemdībām, jo mēs tā ļoti daudz parunājam par tām pirmām dzemdībām, tagad gribētu dzirdēt par otrajām. Jā, otrās dzemdības man bija, patiesībā viņas sākās par 3 dienas pirms tās tā lielā notikuma, bija tā, ka es jau sāku just, ka kaut kas ķermenī ir mainījies, bet es biju
nobriedus, un es biju gatava šīm dzemdībām, jo es zināju, ko gaidīt, par cik tas ir otrais bērniņš. Un es atceros savu dzemdību rītu. Es pamodos no rīta, un es jūtu, kad kaut kas ir mainījies, kaut kas būs. Un es ar mazo vecāko meitiņu aizbraucām randiņām pēdējā, pirmajā. Es aizbraucu nopirkt vistas zupiņai, visas sastāvdaļas. Es piekārtoju mājiņu, un tad dienas gaitā jau sākās kontrakcijas, un tad es atceros 9 vakarā es noliku savu vecāko meitu gulēt. Tad jau man bija tādas kontrakcijas, ka bija jāaizelpo viņas, un tad es viņu noliku čučēt. Un tad es iekārtoju sev mazo liksdiņu pie dīvāna, noliku savu bumbu, sēdziņas, un tā es tur pavadīju pāris stundas, ik pa laikam pastaigājot uz vannu, kā savu epidurālo, jo ūdens ļoti, ļoti palīdz un noņem sāpes. Un godīgi sakot, man šī pieredze ir pilnībā izmainījusi man uztveri pašai par sevi un to, uz ko es esmu spējīga. Jo es biju tādā meditatīvā stāvoklī, kad es biju spējīga vienkārši izelpot tās savas sāpes, jo tev, protams, to nesaprast, bet dzemdības ir baigi traki. Izskatās parasti traki. Lai nebiedētu jaunās māmiņas, dzemdības ir tiešām baigais izaicinājums, bet es vienkārši ļāvu savam ķermenim darīt, es tiešām uzticējos savam ķermenim, es biju izglītot tajā, kas notiek tajos procesos, tāpēc tad, kad man arī varbūt bija vienā situācijā doma, tu nost, es tūlīt braukšu vienkārši, lai kāds man izgriež ārā to bērnu, es šito nevaru izturēt. Un tad, kad tu zini, kas notiek tavā ķermenī un nāk tādas domas, tu saproti, tūlīt tas bēbis būs. Ir tas saucamais transition. Tas ir tas, ka tu, es vairs nevaru, bet tad tu saproti, ka tūlīt būs, un arī pēc 10 minūtēm man viss bēbis bija ārā, tad, kad es domāju, ka es vairs nevaru. Un tad man viņa piedzima vannā. Mēs neuzzinājām dzimumu. Man vīrs saka, krāniņš ir. Es paskatos, tā bija meitenīte. Un tad tā arī mierīgi es tur tajā vannā pabūvu ar viņu, tad aizgāju uz gultu, tur ar vīru palīdzību izspieda savu placentu, tad viņš viņu pārgrieza, man gadījuma pēc, katrā gadījumā bija, protams, tur pirmās nepieciešamības lietas, es domāju, nezinu, mašīnā piedzimis bērniņš tur vai kaut kā tā. Tad man bija gan klipši, gan šķēres. Viņš pārgrieza šo nabasaiti. Placenta man joprojām stāv saldētavā mājās. Starp citu, abu meitu placentas man joprojām stāv saldētavā mājās. Es vēl neesmu vienkārši izdomājis, ko ar viņām darīt. Un tad es ļoti mierīgi aizgāju čučēt ar savu bērniņu. Tas bija tāds tabīgs periods. Un es pareizi saprotu, ka tu šo otro bērnu piedzemdēji mājās tikai kopā ar vīru bez nekādas asistēšanas no citiem. Jā, tas tiešām tā bija. Un tad, kad es šo cilvēkiem pastāstu, viņi man saka, tu nost, cik tu esi drosmīga, cik tu esi spēcīga. Bet es personīgi to tā neredzu. Es neredzu to, kā es es sevi Es personīgi sevi kas man ir? Što drīkst atstāt podkāstā, šis bija smieklīgi. Labi, es sevi nesaistu ar šo vārdu, tāpēc, kad es to neredzēju kā drosmi, es to redzēju kā ritīgu, tādu, kā saku, rezultātu vienkārši manai būtībai. Kad es esmu sieviete, es esmu vesela sieviete ar veselu grūtniecību, ar foršu veselu bērniņu, un kad tas vienkārši tā tas notika. Nevis es biju drosmīga un gāju tūlīt pret sistēmu iešu un dzemdēšu bērnus. Disciplīna. Jā, tur jau tā lieta, es saku, tas vienkārši bija rezultāts tam, kāds es esmu cilvēks, un es sevi neuzskatu par drosmīgu, bet es uzskatu, ka tas bija viskaistākais un labākais variants tieši man, tieši manai ģimenei un tieši šim bērniņam. Jo viņa pieteicās 2 nedēļas ātrāk piedzimt, nekā bija plānots, tāpēc arī tas viss sanāca tā, kad es pat beigās to dzemdību laikā, kad es visas tās dzemdības biju apzināta, bet, man
necēlās roka zvanīt tam ārstam un teikt, Klau, brauc pie manis, tāpēc, ka es jutos tik pārliecināta par to, ko mans ķermenis dara, kad es tikai to pieredzēju. Un svarīgākais, manuprāt, dzemdībās ir to, lai sieviete dzemdībās jūtās droši. Daži varbūt jutīsies drošāk, ka viņai ir 5 ārsti apkārt. Es nebiju tas cilvēks. Un, ja tev būtu jādzemdē 3. reizi? Ja jādzemdē 3. reizi, es noteikti dzemdētu atkal mājās. Tikko pēc dzemdībām gan es teicu, nē, 3. es dzemdēšu ar epidurālo, tāpēc, ka tās sāpes vēl tik svaigas ir. Bet 3. bērniņus noteikti turpināt arī mājdzemdībās, bet tur es gribētu pieaicināt atpakaļ klāt savas mīļās sievietes, kas ir vecmātes vai dūles, tāpēc, ka viņas iedod kaut ko tavs vīrs, lai cik viņš mīļš būtu, nevar iedot, tāpēc, ka vīrietim smadzenes strādā problēma risināt, problēma risināt. Bet sievietei ir tāda plūstoša apziņa, un viņa ir spējīga redzēt kaut kādas lietas, ko tu varbūt vēl pati neesi ieraudzījusi. Tāpēc dzemdībās es noteikti gribētu atpakaļ, nevis atpakaļ, bet es gribētu sievietes, bet vai es mainītu šo pieredzi? Noteikti nē, man viņa ir ļoti transformatīva, jo es esmu sapratusi, ka ja tu esi spējīga meditēt cauri vistrakākajām sāpēm, kādas tu esi jutusi, tad kāpēc, lai tu nevarētu izdarīt? Tu lietas. Tāpēc arī es 3 nedēļas pēc dzemdībām jutos pietiekami vesela un droši atsākt iet uz zāli, tāpēc, ka es jūtu, ka tas ir priekš manis, kad es jūtos pareizi tajā. Un tā disciplīna sarūk būt par disciplīnu, viņi vienkārši sāk kļūt par tavu identitāti, ka tu esi vesels cilvēks, tu esi disciplinēts cilvēks, tu esi cilvēks, kam var uzticēties, un tu esi cilvēks, kas var. Jā, tur jau tā lieta arī par to pašu disciplīnu, ātri mēs vēl pieskaramies tam, kad tur ir minējuši identitāti. Tas jau ir svarīgākais, ja tu gribi būt vesels cilvēks, tev ir jāmaina savu identitāti, tev ir jācīnās. Es vienmēr ir dienas beigās tu pret tu. Jā. Tu pirmajās dzemdībās tev bija Astrīda Millere, vai ne? Jā. Jā, es viņu biju uzrunājis, aicinājis podkāstu. Diemžēl viņa man atteica. Viņa teica, esmu vairāk kā praktiķe, kamēr citi runā, tikmēr esmu 100 darbus jau izdarījis. Es to visu cienu, tas ir viss ļoti jauki. Viņa man gan iedeva citas kontaktpersonas, ar ko es vēl sazināties par to runāt. Ar kurām tieši? Es neatceros, man iedeva vairākus vārdus un telefonu numurus, un ka tās esmu kaut kādas studentas vai arī kādas, kas mācās kas strādā slimnīcā, bet zina arī daudz ko vairāk. Jā. Jā, tā kā varbūt es pieaicināšu kādu no tām nākotnē, žēl, ka nesanāca arī tieši Astrīdu, jo cik es saprotu, ka viņa ir Latvijā tā... Viņa ir pionieris mājdzemdībām Latvijā, viņa to visu ienesa. Un jā, es ļoti daudz mācījusies. Viņa arī tāds... cilvēks, kas es atceros dzemdībās, tajās pirmajās dzemdībās, es bļāvu, saku, es nevaru. Un viņi saka, mierīgi, vari. Viņa tā tik nosvērts cilvēks, man ir miljons vārdu, labi, ko par viņu teikt. Bet jā, laikam nākamais skaļākais vārds ir Dina Ceple mājdzemdībās, tāda vecmāte. Un tā mājdzemdība tēma tagad noteikti Latvijā ir tāda nedaudz skaļāka, tāpēc, ka viņu grib bišķiņu vairāk tā ierobežot, bet tur mēs atkal aizmirstam to domu, ka neviena atbildīga mājdzemdība vecmāte neņems sev klienti, ja viņi nav pārliecināti, ka viņi ir pilnīgi vesela un ka viņi ir gatavi, ka viņai nevajag kaut ekstra uzraudzību, un ka mēs atkal mēģinam ierobežot varbūt kaut ko nevajag ierobežot, jo pārsvarā tās māmiņas, kas izvēlās mājdzemdības, jau ir apzinātākas, jau ir vairāk iekšā veselībā, savas ķermeņa apzināšanā, un kad varbūt no tā sabiedrības satura nevajag ņemt nost par daudz to kontroli, jo dienas beigās jau mēs esam atbildīgi par sevi un saviem bērniem, un tie nav sistēmas bērni, tie ir mūsu bērni. Es saprotu, ka ir noteikti daļa sabiedrības, kam vajag kaut kādas robežas un ierobežotību, tāpēc tāpatās kā nepaklausīgiem bērniem vajag tomēr kaut kādas robežas. Bet, ja mēs skatāmies tieši uz mājdzemdību to sabiedrības daļu, tad, manuprāt, tā ir daļa, kurai vajag, ļaut viņiem kontrolēt savu dzīvi un savus izvēles šajā sakarā. Jā, tas, ko tu teici, man uzreiz atcerējos sarunu ar Edgaru Medni, ka viņš arī pats teica, ka tās sievietes, kuras nolēma dzemdēt mājās, ka viņas ir daudz nobriedušākas, nosvērtākas. Bieži vien, tā viņš teica, jā, citējot viņu.
Un, tiešām tas ļoti daudz ko noteikti pastāsta par sievieti, par tevi kā par māmiņu, un līdz ar to visu man arī ļoti liela cieņa ir tam, ko tu esi paveikusi, ja. Es Jā. tev neteikšu, ka Dievs, cik tu drosmīga esi, un tā tālāk, jo tu jau savu viedokli par to pateici, bet, tu esi malacis, jebkurā gadījumā, un tu savā veidā esi parādījuši to, ka var arī citādāk. Jā, un tur ir tā mana doma par to, ka šis ir citādāk. Bet man tā gribētos, lai šis ir tāds pamats, un tad tās sievietes, kuras varbūt grib to stacionāru un grib tos ārstus, tad viņām ir iespēja iet uz stacionāru, bet man kaut kā tik ļoti gribētos, lai tās mājdzimdības tomēr ir, vismaz agrāk jau tā bija, ka tas bija tāds ģimenisks notikums bez mazai nevis operācija tagad ejam un uz palātu un tā tālāk. Bet noteikti tas, ko es gribēju arī pieminēt par mājdzimdībiem, ka ne visiem, protams, ir iespējas tādas, varbūt arī apzinātas un gudras māmiņas, kuras dzīvo veselīgu dzīvi, bet mājdzimdības nav valsts apmaksātas, tāpēc tur ir vajadzīgas kaut kādas finanses. Kad stacionārā arī patiesībā var izveidot ļoti foršu atmosfēru, bet ir jāsaprot, ka tad, kad tu ej uz dzemdēt uz stacionāru, ka apkalpojošais personāls tur ir priekš tevis, un tu drīksti viņam teikt, es gribu šo, es negribu šo, lai būtu šādi, lai darītu šādi, un tā tālāk, tāpēc, ka viņi ir atbildīgi par tavu drošību, bet tu drīksti atteikt, mums ir iespēja atteikt stacionārā, un tas ir ļoti svarīgi saprast, ka mums ir tiesības atteikt gan par sevi, gan par saviem bērniem, par dažādām tēmām, un viņiem tas būtu jārespektē, un ja tev pretī ir tiešām cilvēcīgs cilvēks, tad viņš ir ļoti labi sapratīs, ka tu gribi tumsā, ka tu negribi, lai cilvēki apskata tevi visu laiku, ka tu negribi dzirdēt konstanti bīp, 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 ka tas ir pilnīgi normāli, tāpēc ir iespēja arī dabūt skaistas dzemdības stacionārā, es ticu. Un ko tu domā par šo te kustību, ko Latvijā mēģina izvirzīt un ierobežot šīs te dzemdības? Un tā kā tu jau ļoti daudz ko pateici, bet kāda ir tā tava doma, viedoklis tieši par šādu te kustību? Godīgi sakot, es laikam nevarēšu saprast, kāpēc, no kurienes viņi nāca vispār, kāpēc tagad pēkšņi mēs gribam ierobežot šo procesu, ka it kā daļa cilvēku saka, ka tas ir, lai nodrošinātu vairāk drošību, lai nodrošinātu, nezinu, vai kontroli vai ko, bet mājdzimdības jau nav nedrošas. Kā jau es minēju, kad atnāk ar visu nepieciešamo aparatūru, viss, kas tev ir vajadzīgs, tur ir. Vienīgais, ko tu nevar, ir epidurālais un ķeizargrieziens, bet veselīgās dzemdībās tas jau, viņš pat tur tuvumā nestāv. Es vienkārši, mana tāda nojauta varbūt ir, ka tas ir vienkārši, ka mēs liekam klupšanas akmeņus, jo cilvēkiem ir vairāk klupšanas akmeņu, tad viņi aizdomājas, ka varbūt nav vērts vai tu. Un kā es redzu, ja šis realizētos, kā es redzu to nākotnē, ka mēs vienkārši ieviešam tajās māmiņās, kas grib veikt mājdzemdības, vairāk bailes. Kad mēs vairāk un vairāk ieskaidrojam, ka bet šitais varētu notikt nepareizi, bet šitais varētu notikt nepareizi. Bet ja mēs dzīvojam pēc tādas filozofijas, tad jau, iedomājies, ka tu tagad ietu ārā pie ielu un tev draudzene katru rītu teikt, tev var nobraukt mašīnu, tev var uzkakāt putns, tev var nodurt cilvēks. Tur ir, tādā ziņā, ka mēs nevaram visu laiku dzīvot riska bailēs, it īpaši grūtniecībā, arī tad, kad es biju nolēmis par savām mājdzemdībām, tad, kad es dzirdēju to, tu esi bezatbildīgi, tu esi nolēmis mājdzemdības, tavs bērns šito un šito. Tev bija, kas tā teica? Man bija konkrēti, kas mēģināja pat mani atrunāt un teica, ka tas ir, kad es esmu pilnīgi dīvaina, kad es esmu bezatbildīga par savu bērnu, kad es viņu gribu nogalināt. Un tad man katru reizi, jo tīpaši man kā māmiņai bez bērniem, ka tas bija mans pirmais bērniņš, es to ļoti uzņēmu uz sevīm, kaut arī es biju pārliecināta. Un katru reizi es arī gāju atpakaļ pie vecmātes Astrīdas Milleres, un viņa ar to savu nobalansēto nervu sistēmu un to savu viņa mani atkal noveda uz to, ka tu vari uzticēties sev un tu vari darīt tā, kā tu jūti, un es esmu šeit blakus, lai tev atbalstītu gan no medicīniskā viedokļa, gan no emocionālā. Tāpēc, manuprāt, ir ļoti, ļoti svarīgi, ka tu izvēlies sev pareizo vecmāti un pareizo sievietes atbalstu gan grūtniecībā, gan dzemdībās. Man ļoti žēl, kad man nesanāca, kad Astrīda bija manās otrās dzemdībās, bet man bija jāatgriežās un jāatgūst tie spēki, jo neviens cilvēks man bija, kas teica, ka tas ir pilnīgi
bezatbildīgi bez manīm, kā es tā vispār atļaujos rīkoties pret savu bērnu, kad es eju, nāvei taisni acīs. Tiešām bija tādi komentāri, un es domāju, bet kāpēc tu man to saki? Tik daudz stāstus es dzirdēju, es tur gribēju nomirt, kad es dzemdēju, un cilvēki ir tik aši, lai stāstītu savus negatīvos stāstus, kas domāju, ka tāpēc man ir prieks, ka varbūt man ir iespēja bišķiņ skaļākā balsī pateikt, ka dzemdības ir baigi foršā lieta, un viņas tev var ritīgi transformēt, un ka tā ir pieredze, ko es gribētu vēl un vēl tīri, ne tāpēc, ka tas ir baigi fiziski baudāms, bet tāpēc, ka tas ir kaut kas spirituāls, kaut kas dvēselisks, un varbūt arī sistēma to mums grib atņemt, tāpēc, ka tas ir kaut kas wow arī tam vīrietim, kas ir blakus. Es domāju, ka mēs atduramies vienkārši pie naudas. Jā, nauda tur ir milzīgs faktors. Agrāk jau vispār bija tā, ka epidurālija bija maksas pakalpojums, ja es nemaldos, kad tagad jau tas ir aug un aug. Vairāk to izvēlās, un tad, kad es domāju, ja es būtu bijusi slimnīcā, es noteikti arī gribētu epidurālo tajos trakajos momentos, ka tev liekas, tu vairs nevari, un ja man būtu iespēja paprasīt, ka tu esi pilnībā kaut kas citā pasaulē tajā momentā, tad man arī to iedotu. Tāpēc esmu ļoti priecīga, ka tad, kad es mājās, tad vienkārši saprotu, ka šitais viss ir tavās rokās, šitais ir tava ķermeņa rokās, ka tu to vari, un to ir darījušas miljoniem sievietes pirms tevis. Un tas ir tieši tas, tā kā tu pirms tam minēji, ka ķermenis ir bijuši stāsti, ka ķermenis piedzemdē komā. Tāpēc, ka tas ir ķermeņa darbs. Mums tur nav sakars. Mēs atlaižam rokas un grožus un sakam dari. Jā. To visu, ko tu stāsti, es uzreiz ļoti labi saprotu, un tu pati pieminēji to, ka sieviete tā, kura jūtās veselīga un kura grib to darīt, tad viņa arī to ir spējīga darīt mājās. Jā, tieši vai tā. Ne? Un ja sieviete, kas nejūtās pārliecināta, kas nejūtās vesela, tad lai arī viņa dodās uz šo te stacionāru. Un viss, man liekas, ka tam tā arī jāpaliek, un šeit nekādai ierobežošanai absolūti nevajadzētu būt. Jā, protams, vienmēr mums šis te viedoklis arī, ko tu minēji, ka cilvēki saka, ka tur tu kuku esi un ka tur gribi nogalināt savu bērnu, bet cilvēki bieži vien šo te visu saka savas pieredzes dēļ. Viņi nepadomā, ka citam var būt citādāk. Un bieži vien jau cilvēks tāpēc jau arī to saka un mēdz aizsilties par to, tāpēc, ka tas viņus trigerē. Un ja tu darīsi citādāk nevis manā līmenī, es negribu, lai tu esi labāks par mani, savā veidā, vai ne? Jo tas kaut ko tomēr parāda, jo tomēr zini, pieņemsim, kā ir, godīgi sakot, pieņemsim, starp vīriešiem, starp draugiem, piemēram. Vecīt, es tev mīlu, bet es negribu, lai tu esi labāks par mani. Tā, vai ne? Tā mēdz strādāt sabiedrībā, jā, bet tā kā pieņemsim vecāks, kas par bērnu ir, es tev mīlu un es gribu, lai tu esi labāks par mani. Un es tevi audzināšu par vēl labāku versiju nekā es biju. Jā. Un tas ir tas, ko man šķiet cilvēki bieži vien mēdz aizmirst. Un tomēr pat tu vari tā domāt, es tevi mīlu, čomiņ, bet es negribu, lai tu esi labāks par mani, bet ja tu būsi labāks par mani, nebūs tā, ka es tagad kritīšu sērgās. Es mēģināšu arī būt labāks, vai ne? Mums tā kaut kāda konkurencē veselīgai ir jābūt. Jā, mēs negribam tos izaicinājumus, paskatīties spogulī. Jā, bet tādi cilvēki, kā tu minēji, viņi vienkārši grib tevi savā līmenī. Jā, tas arī, ko es pirms tam minēju, ka ne visiem kaut kāda šāda pieredze būtu piemērota. Ka ir tiešām cilvēki, ja tu jūties drošāk konkrētā vidē, tu dari tā, kā tu jūties drošāk. Es šeit neesmu, lai teiktu kādam, ka tu dari pareizi vai tu dari nepareizi, bet tas, ko es aicinu, ir vienkārši uztvert jautājumu svarīgāku kā atbildi. Ka vienkārši uzdodam jautājumus. Vienkārši dienā, kaut vai praktizējamies ar sīkumiņiem, uzdodam jautājumus, kāpēc ir tā, kāpēc ir šitā, kāpēc es tā izdarīju. Jo kaut vai par tām pašām dzemdībām, varbūt tās uztveres, protams, nāk no sabiedrības, ko mēs esam dzirdējuši, bet tieši par dzemdībām, tas tāds eksistenciālāks jautājums, bet nāk no tā, kā tu piedzimi. Tu jau, protams, to neatceries, bet tava nervu sistēma, tos ķermenis jau to atcerās. Un tas arī ļoti to ietekmē, kā tu uztver dzemdības, kā tu uztver visas lietas, kas nāk no tavas radības momenta. Kas tev ir dzemdības, ir ļoti, ļoti ietekmē to, kā tu piedzimi. Un ļoti liela daļa cilvēku varbūt pat neuzinās to pilno stāstu, kā viņi piedzimi. Viņi tikai jutīs kaut kādu dziļu jautājumu, uz kuru nekad nevar rast atbildi. Tāpēc tu vienkārši sāc
brukt virsū cilvēkiem, kas varbūt redz pasauli citādāk. Jā, bet vai mums vienmēr vajag atbildi uz visiem jautājumiem arī? Nē, tāpēc Vai es saku, jautājums ir svarīgāks par atbildi. Jā. Galvenais, ka ir tas jautājums. Jā, tieši tā. Tu minēji, ka tev abas placentas ir sasaldētas. Jā. Tu vēl nezini, ko ar tām darīt. Kādi ir varianti? Šobrīd mans variants, vēl viena varbūt tāda interesanta lieta, ka cilvēku varētu domāt, to es tā kaut kāda trakā kādu hipiju mama, kā es smējos par saviem. Es joprojām savu 3-gadīgo meitiņu zīdu, un mana tā šī brīdējā ideja par viņas placentu, kas man joprojām stāv saldētavā, ir, kad es gribētu viņu kopā ar savu meitiņu aprakt kādā īpašā vietā, tad, kad es noslēgšu zīdīšanu ar viņu. Tas ir tāds mans šī brīdējais moments, jo tad, kad man, tā, kad es vēl biju stāvoklis, domāju, tur jau viņas var ēst, un tur var šito darīt, bet tāds mans visdabīgākais un tāds skaistākais momentiņš ir, kad šobrīd tas ir tas mans variants, un kad to jaunākās meitiņas placentus arī tā kā aprakšu kādā nozīmīgā vietā, tad, kad es noslēgšu zīdīšanu, un kāpēc aprakt? Tāpēc, ka placenta jau ir orgāns, ko mēs uzaudzējam grūtniecības laikā, un tad es vienkārši vēlos tā kā to placentu atdot atpakaļ zemē. Tas varbūt izklausās kaut kā baigi pagāniski, bet tāda ir tā mana filozofija šajā. Nē, tas, manuprāt, skan ļoti skaisti, un es nebiju dzirdējis tādu pieeju, bet tas tiešām ir ļoti jauki un atdot to atpakaļ dabai, tu tā kā mēs nākam no dabas, cilvēks piedzimst no dabas, un tu šo pašu procesu atdot atpakaļ dabai. Tas, Jā, manuprāt, ir ļoti skaisti. Nevis ieliec toksiskā maisiņā un kaut kur slimnīcas miskasties atstāja. Tur ir vesels stāsts vēl zem šī te visa. Melnais tirgus un tā tālāk. Melnais tirgus Lakanā un planēta. jā, Amerikā taču šīs placentas pārdod pa baigiem tūkstošiem. Jā, kaut 40,000 melnie tirgu var dabūt. Jā, un vēl ko esmu dzirdējis, kā tu jau pieskāries, kad mēs tās placentas ēst. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir uzturviela bumba, un tur ir visa dzīvība, ko tev vajag, un tā tālāk. Un vēl viena lieta, varbūt tu biji to dzirdējusi, bet esmu redzējis un piesakojis arī tādām māmiņām Instagramā, kas ir tādas tiešām hipiju māmiņas, visu riktīgi pēc dabas un tā tālāk, ko es atbalstu, man šķiet, ka tam tā arī būtu jābūt, bet viņas tā kā piedzemdēja, viņas negrieza nemaz nabasaiti. Tas lotusa dzemdības saucamās. Jā, un vēl šo te placentu vēl atstāja. Tur ir kaut kāda sava doma, ne gluži doma, bet ļoti pamatota doma tam, kad it kā vēl tās asinis kaut kādas ar visu to nabasaiti ir vēl tam bērnam ļoti būtiskas tajos pirmos momentos, ka it kā nevajag uzreiz griezt, un ka dabiskākais process ir tad, kad tā nabasaita vienkārši pati sažūst un nokrīt. Un ka tā esot, teiksim, tā pēc dabas vislabāk arī pašam bērniņam. Protams, viss ir notiek individuāli, arī kā māte jūtās, vai tas ir iespējams, ja šitā vēl placentu nesāt un nabasaiti nesāt. Un plus arī ar to aizsargu vielu, ko piedzimst bērniņš, ka arī neņemt un uzreiz nemazgāt viņu nost, ka vēl viņu vajag paturēt, vēl pat 3 dienas viņu var turēt tajā aizsargu vielā, un tas ir ļoti interesanti, jā, tā kā... Jā. Šeit pat nav, it kā ir labāk, kad, kaut ja mēs skatāmies to pašu kā kaķīts, kad viņš piedzemdē, ka, tā nabasaitē viņai ir jāizpulsē, tāpēc, ka tad, kad nabasaite paliek balta, tad mēs viņu varam griezt, jo kaķīts jau arī viņš pārgrauzīs to nabasaiti. Tās lotusa dzemdības pārsvarā, mammas tas ir vairāk tāds, vismaz cik es esmu novērojis, vairāk tāds filozofisks skatījums, kad, tā kā tu negribi to placentu atraut no bērna, ka tu gribi, lai viņš tā lēnām pats tā kā nožūst, un tad tā kā tiek nošķirts, un to placentu liek tur sāļos un zālīties, lai viņi teorētiski nesnāk smirdēt, jo tas jau tāds gaļas gabaliņš. Un es saprotu to domu, vai es to uzņemtos, nē, tāpēc, ka tas tāds, priekš manis liekas čakars vismaz, vai kad es neesmu to filozofiju tik ļoti neredzu, bet tur noteikti ir doma apakšā, un es arī pazīstu vienu mammu, kas tieši tā arī darīja, un viņa arī nodarbojās, bet praktizēja pliktupsību, un tad viņai bija tā, ka pliks bērniņš bez pamperiem, un tad vēl visu laiku nesā to placentu līdzi apkārt. Un man tas liekas ritīgi forši, ka, ja tev tas ir tavējais, tad aiziet. Bet noteikti, kad izpulsēt placentai, ļauj, tad mūsdienās jau to zināšanu ņem tā kā atpakaļ, un kad ļauj izpulsēt, ka negriež tur pa taisno nost. Jo vienkārši mēs neļaujam visai asiņu potenciālam nonākt bērniņā atpakaļ, kas viņam pienākās tajā momentā. Ko tu ieteiktu, ko tu novēlētu tām māmiņām, kas tā kā nevar saprast stacionārs vai mājdzemdības? Kas būtu tavs padoms?
Godīgi sakot, mans padoms būtu aizies konsultāciju pie Astrīdas Millers. Viņa ir baigi superīgs cilvēks, un viņa ir tāds cilvēks, kurš vispār nedod iekšā savu viedokli, viņa drīzāk uzdod pareizos jautājumus, lai tu saprastu pats savu iekšējo stāvokli. Un parasti ir tā, ka mājdzemdībās aiziet māmiņas ar tur 2. vai 3. bērniņu, bet es domāju, ka ja mēs vienkārši paskatāmies uz savu ķermeni un sākam viņam ar viņu runāt un viņam uzticēties, mēs sapratīsim, ka dzemdības ir ļoti skaists moments, un ja mēs varam pēc iespējas vairāk viņu atstāt tādu šķīstu, kad viņš ir savā vietiņā un savā mājā, tas ir ļoti, ļoti forši, bet noteikti tas ir jāsaprot, vai tu jūtīsies visdrošāk tādā momentā. Jo, ja tu to izdari tā kā disciplīnas pēc, ka es tagad būšu apzinātā mamma un dzemdēšu mājdzemdībās, būšu hipija mamma, ja tagad dzemdēšu mājdzemdībās, bet tu tam dziļumā netici, tās bailes pārņems to visu procesu, jo tad tu nevarēsi atlaist. Un tādā gadījumā varbūt ir labāk izvēlēties citus procesus. Labi, paldies tev. Noslēdzot, man tev ir neliels pārsteigums. Mūsdienās ir ļoti pieņemts, ka tagad tu nāc ciemos vai tu kādam grib darīt ko labu, parādīt labu piemēru. Bieži vien cilvēks nāk ar alkoholu, ar šokolādītēm, ar saldumiņiem, vai jebko citu, kas ar to saistīts, un es gribu rādīt piemēru, ka var citādāk. Tieši tāpēc, pateicībā par to, ka tu šeit šodien biji ar mani, es tev dāvāju dabas multivitamīnu lauku olas. Paldies, rozā kastītē, cik forši, paldies. Es tagad slikti sajūtos, ka man tev nav olas līdz. Ai, beidz, viss kārtībā. Paldies, cik forši. Ak, Dievs, krāsoini, es tā kā lieldienās. Ritīgi, superīgi, paldies. Reāli, būs ko atkal brokastīs sev. Super, paldies, ka atnāc. Paldies, Lies. Ja šī epizode tev lika aizdomāties un paskatīties uz lietām citādāk, tad atstāj savu pieredzi un savas domas komentāru sadaļā, kā arī lūdzu neaizmirsti nospiest laiku, padalīties ar šo epizodi kādam, kam tas būtu jādzird, un neaizmirsti abonēt. Tiekamies nākamreiz!